Decembris ir gada tumšākais un reizē arī gaišākais mēnesis. Mūsdienās veikalu plauktos atrodams tik bagātīgs dažādu gaismiņu un lampiņu klāsts, ka acis žilbst. Tomēr neviena no tām nespēja sacensties ar senāko un siltāko gaismas avotu – sveci. Daudzi vēl atceras laikus, kad viens no populārākajiem vārdiem ikdienas sarunās bija deficīts. Pēc valsts neatkarības atgūšanas tie, kas vēlējās uzsākt savu biznesu, bija spiest iziet caur uguni un ūdeni. Tā kā nebija īsti kam prasīt padomu, daudz kas bija jāapgūst pašiem no nulles. Tieši tā pirms 17 gadiem ceļu pretī savam uzņēmumam sāka Rasma Rudzīte, kas bija devusies uz Ungāriju, lai iegādātos tā laika pašmāju deficītu – plastmasu. Tieši tur kādā nelielā Austrijas pierobežas uzņēmumā viņi ieraudzīja, kā tiek ražotas sveces, un aizdomājās, kā arī pati taču tā varētu, jo arī sveces pašmājās tolaik nebija viegli pieejama prece. Vācijā tika atrasta firma, kas izgatavo sveču ražošanas mašīnas, un jau drīz jaunā uzņēmēja kopā ar dēlu vienu no tām pārveda mājās. Starp citu, tādas sveču liešanas iekārtas kā uzņēmumā Krikumiņš pasaulē vairs palikušas tikai 2, otra atrodas Zviedrijā. Tā kā pieredzes nebija, sākotnēji sveču izgatavošana bija kā eksperiments, taču tagad uzņēmums jau patentējis pašu izgudrotās konus veida vītās eglīšu sveces. Noteikti ir lielie ražotāji, es esmu mazāka, bet viennozīmīgi sapratu, ka cilvēkiem ir vajadzīgas parastās svecītes, tās ir saimniecības, un tiešām cilvēki pērk viņas. Un arī sāku ar formiņām, jo man ļoti mīļi ir dzīvnieki. Bet viennozīmīgi cilvēki pērk formiņās izveidotās sveces, bet tās ir vairāk viņiem stāv, kā saka, aiz stikla, lai priecātos, nevis dedzinātu. Un tā man ir ļoti daudz tagad, es pat nevaru saskaitīt. Uzņēmumam dots amizants nosaukums – Krikumiņš, kas SIA reģistrēšanas brīdī ienācis prātā uzņēmējas meitai, un ar to saistās arī kāds kurios. Bija situācija, kad mēs jau ražojām sveces, un man pēkšņi vienā dienā zvana firma viena, un viņi saka, vai tā ir firma Krikumiņš? Es saku, jā, te zvana firma Nieciņš. Sveces uzņēmumā Krikumiņš tiek veidotas no pārtikas parafīna, kas ir daudz draudzīgāks dabai nekā rūpnieciskais parafīns. Ceļš līdz gatavai svecītei ilgst aptuveni 45 minūtes. Vispirms parafīns tiek kausēts ūdens peldē, lielos metāla katlos. Tam pievieno nepieciešamo krāsvielu, kā arī vēl 2 citas vielas, kuras uzņēmums tur noslēpumā. Karstums, kāds nepieciešams parafīna izkausēšanai, tiek regulēts automātiski. Kad parafīns izkusis, to lai sveču veidošanas mašīnā. Tas jādara lēnām un uzmanīgi, lai neaizlietu ciet formas un neveidotos gaisa burbuļi. Pirms parafīna ieliešanas iekārtā jau ievietoti diegi, kas veido svecītes sirdi jeb dakti. Populārākā uzņēmuma produkta eglītes sveces dakti veido 21 diegs. Meistaram gan nemitīgi jāseko līdzi to kvalitātei, jo, piemēram, ja diegos iemeties kāds mezgliņš, svece vēlāk degot pilēs. Lai parafīnu atdzesētu, iekārtā tiek ieliets augsts ūdens. Iekārtas virspusē ir redzama tā dēvētā kūka, papildus parafīna kārta, kas nepieciešama, jo tas cietējot nosēžas. To, ka parafīns ir sacietējis, meistars nosaka pēc taustes, tad nokasa kūku un ņem sveces no iekārtas ārā. Tālāk meistars sveces sašķiro, derīgās tiek liktas vienā, bet brāķi otrā kastē. Vienā reizē var pagatavot 496 eglīšu svecītes. Starp citu, lai sveces degtu ilgāk, tās uz kādu stundu var ievietot leduskapī. Lai gan Latvijas iedzīvotāji visvairāk iecienījuši baltas sveces, jau sen zināms, ka dažādos rituālos tiek izmantotas arī citu krāsu sveces, un katrai ir sava nozīme. Piemēram, zilās izmanto tad, ja radušās dvēseles problēmas vai uzmākušās bailes, zaļās sekmē finansiāla rakstura problēmu risināšanu, bet zelta sveces apgaismo ceļu uz laimi un ļauj pārvarēt dažādus šķēršļus. Šobrīd Krikumiņa ražotās sveces var nopirkt uzņēmuma kioskos Rīgā un Liepājā, bet no vairumtirdzniecības bāzēm tās tiek nogādātas veikalos visā Latvijā. Uzņēmuma vadītāji atzīst, ka Ziemassvētku laikā, kad katrā mājā deg sveces, tikai ar lielām pūlēm izdodas nodrošināt pasūtījumu izpildi.